Es vēlreiz sasveicināšos ar visiem klātesošiem. Ļoti patīkami jūs redzēt arī pēc pusdienu pauzes. Man šķiet, ka tieši ļoti pateicīgs laiks pēc pusdienu pauzes runāt. Un tā tēma, par kuru es runāšu, ir patiešām Jurijs Tiņānovs, bet jūs jau redziet nosaukumā citātu no viņa autobiogrāfijas. Un runa vairāk šodien būs tieši par vidi, par ne tikai kultūras vidi, bet arī intelektuālo vidi, kas ir ap Juriju Tiņānovu. Un tieši tāpēc arī ir izvēlēts laika posms, gadsimta sākums, ja, pirmie 20 gadi. Droši vien jāsaka, ka vispār ir diezgan paradoxāli runāt par cilvēku, par tādu cilvēku, kuru pašu uzskata par biogrāfijas, par literārās biogrāfijas meistaru, un ne tikai tādā literatūras zinātniskajā nozīmē, bet arī kā vēstures prozas, tādas literāras biogrāfijas meistaru, bet varbūt tieši tas arī ļauj šodien paskatīties nedaudz netipiski uz viņa biogrāfiju, un man stāsts nebūs par tādiem faktoloģiskajiem precizējumiem vai novātpētnieciskajiem aspektiem viņa biogrāfijā, jo šādi apraksti un, es teiktu, biogrāfijas fabulas jau eksistē. Par to daudz rakstīja Venjamins Kaverins, viņa draugs un arī radinieks, kā arī citi arī mūsdienu literatūras zinātnieki, bet es vairāk runāšu par tiem cilvēkiem, ar kuriem saskarās Tiņānovs, un tas būs tāda portretējuma žanrā, es teiktu, 1983. Gadā ir iznākusi grāmata par Tiņānovu ar ļoti zīmīgu apakšvirsrakstu portretējumi un tikšanās. Un tieši šādā žanrā arī gribētos runāt par Juriju Tiņānovu. Un tas, kā mēs iepazīstam šodien viņu, ir tieši teksti. Gan viņa paša rakstītie teksti, tā skaitā arī, protams, autobiogrāfija, bet ne tikai viņa teoretiskie raksti par literatūru, par kino, par viņa laika aktuāliem procesiem literatūrā, bet arī atmiņas. Un runāt par atmiņām, protams, katra cilvēka, kurš rakstīja un atceries par Tiņānovu, arī katra cilvēka pieredze un biogrāfija ir savā veida portrets. Tā, piemēram, Venjamins Kaverins, jau manis nosauktais, īstais uzvārds viņam ir Zilbers, viņš ir ļoti ievērojamā virusologa, bioķīmiķa Ļeva Zilbera brālis. Tātad viņa atmiņas Iraklīs Andronikovs, arī ļoti zināms gan publicists, gan arī stāstītājs, gan arī Tiņānova literārais sekretārs 30. gados, literatūras zinātnieki Viktors Šklovskis un Boris Eichenbaums, kas ir arī tādas ļoti nozīmīgas grupas Opoyaz, poetiskās valodas, teorijas, pētniecības biedrības dibinātāji un domu biedri un arī oponenti vienlaikus. Viņi visi piederēja vienam draugu lokam, domu biedru lokam, un varētu teikt, ka veidot tādu intelektuālo vidi un rakstot par Juriju Tiņānovu, viņiem vienmēr uzsvara ne tikai un arī ne tik daudz to, ko ir darījis Jurijs Tiņānovs, bet to vidi, kurā viņš eksistē. Un lasot atmiņas, lasītāji iztēla gandrīz ar tādu kinematografisko efektu. Viņi parāda iespējas no tās vides, no pilsētas, kopš studiju laikiem tā ir
Pēterburga, kura vēl toreiz nebija Petrograda, kā rakstīja Šklovskis, iespēdu no ielām, laukumiem, universitātes gaitiņiem, auditoriem, pasniedzējiem, kas veidoja šo vidi, kurā Tiņānovs dzīvoja un rakstīja savus darbus, gan teoretiskos, gan arī literāros. Runāt par Tiņānovu nozīmē arī stāstīt par Puškina laiku. Ja, un šeit atkal tā kultūra vides ideja, ja, ka mēs saskaramies tajā ne tikai ar aktuālo laikmetu un aktuāliem tekstiem, bet arī ar to, kas it kā pieder pagātnei. Ir interesanti, ka viens no mūsdienu literatūras zinātniekiem, Igors Suhīgs, rakstīja, ka Tiņānovs noteikti, viņa intereses noteikti ir saistītas ar krievu literatūras zelta laikmetu, bet paša Tiņānova próza ir sudraba laikmeta fenomens. Un tātad 19. gadsimts, 20. 30. gadi un 20. gadsimta sākums. Un atkal balstoties atmiņās, te var pieminēt Iraklija Androņikova tādu piezīmi, ka Tiņānovs bija lielisks stāstītājs un viņš prata parādīt personāžus, par kuriem viņš stāstīja. Un, ja tas arī bija 19. gadsimts, viņš prata stilizēt 19. gadsimta valodu, vienlaikus rekonstruējot šo valodu, balstoties uz tām detaļām un tām zināšanām, kas viņam bija par šo laikmetu. Un to varētu uzskatīt par tādu hermeneitisko iejūšanos, par spēju atdzīvināt arhīvā dokumentos fiksēto, atgriežot tam sava laika skanējumu, emocionālo piepildījumu un iespējamu tādu situāciju konkrētību. Un tas attiecās, šī spēja iejusties attiecās ne tikai uz stāstiem, bet arī uz literāriem tekstiem, tīpaši uz romāniem, lieliem romāniem, tādiem kā Kjuhļa, kas ir veltīts Kihelbekeram, Vilhelmam Kihelbekeram, Puškina laika dzejniekam, arī Puškina draugam. 1925. gadā izdots romāns Vazirmuhtāra nāve, 28. gads Puškins, tā arī nav pabeigts šīs romāns, bet pirmās 3 daļas tika publicētas no 36. līdz 43. gadam. Un jau 30. gados varēja saprast, ka lai gan šie romāni netika iecerēti kā triloģija, bet tomēr tie veido savā ziņā triloģiju par personību traģiskajiem likteņiem. Un tās personības ir Kihelbekers, Gribojēdovs un Puškins. Un tas, kas izraisa šodien tādu īpašu attieksmi, ir tieši tēma vai leitmotīvs, tā galvenā tēma, kas ir šajos darbos, kultūras cilvēka, izglītota cilvēka, arī radoša cilvēka traģiskums tieši attiecības ar varu. Un precīzāk varētu arī teikt ar valsti. Un tas, kā tas ir attēlots literārajos darbos, liek domāt, ka tas viss skara Juriju Tiņānovu arī personiski. Tas nebija tikai vēstures materiāls, kas bija interesants viņam kā pētniekam vai kā rakstniekam. Un vēl Maksims Gorkijs, ar kuru Tiņānovs arī bija labi pazīstams, un 30. gados sadarbojas ar viņu gatavot izdošanai grāmatu sēriju Dzejnieka bibliotēka. Maksims Gorkijs rakstīja par to, ka tās skumjas un rūgtums ir Tiņānova tāda atpazīstama iezīme. Un šīs notis neliecina tikai par radoša cilvēka trauslumu vai nenorāda tikai uz vēsturiskajām sakrītībām. Teiksim, šodien runā par to, ka Tiņānovs nodzīvo tikpat ilgi, 49 gadus, cik Vilhelms Kihelbekers, piemēram, ja, viņa romāna Varonis. Bet šeit mēs varam atcerēties arī dažus faktus no Tiņānova biogrāfijas, it īpaši ņemot vērā Venjamina Kaverina atmiņās, kas tika publicēta 66. gadā, kur viņš raksta par 37. gada rudenī,
kad viņš apciemoja Juriju Taņānovu un atrada viņu novārgušu un bālu, bezspēcīgi sēdošo krēslā. Naktī Taņānovs nebija gulējis, meklēdams savā arhīvā viņam svarīgo Gorkija vēstuli par krievu literatūras likteņiem. Taņānovu mocīja doma, ka viņš nejauši ir sadedzinājis šo vēstuli kopā ar citiem dokumentiem. Tagad uzmanīgi, kuros dokumentiem, ja kuros, protams, nebija nekā noziedzīgā. Tā darīja daudzi. Gandrīz visi, nezinot, kas var notikt tuvākajā naktī. Un te mēs varam atsaukt atmiņā vēl divas epizodes, kas ir saistītas arī ar šo piezīmi, Kaverina piezīmi. Tad Jurija Taņānova draugs un arī literatūras zinātnieks Juliāns Oksmans, kurš strādāja par zinātnisko sekretāru un direktora vietnieku vēlāk Krievu literatūras institūtā 36. gada novembrī, tas ir pirms gada, pirms aprakstītos notikumu. 37. gada novembrī tika arestēts, viņam tika piespriesti 5 gadi, un 41. gada vēl 5 gadi atbrīvots Magadāna 46. gadā. Un otrs draugs, ar kuru viņš mācījās Pleskavas ģimnāzijā, kuru abi viņi kopā absolvēja 1. gada, 12. gadā ar sudraba medaļām, Ļevs Zilberts, arī manis pieminētais, viņš bija arī Venjamina Kaverina brālis, tad viņš bija arestēts 3 reizes, un pirmo reizi jau 30. gadā, 30., 37. un 40. un atbrīvots 44. gadā. Protams, tas jau norāda vairāk uz 30. gadu situāciju, uz 30. gadu otro pusi, kuru mēs tā saucam parasti par liela terora laiku, bet šī laikmeta tekstūra, tad šie notikumi un pati situācija nenoliedzami ietekmē Taņānova noskaņojumu un arī skatījumu. Gan uz laikmetīgo, gan arī uz vēsturisko, uz vēsturisko kontekstu. Un te, protams, vēl ir jāpiemina Izāks Bābels, kurš dzimis 1. gadā ar Taņānovu, bet tādu viņa tuvo paziņu lokam nepiedarēja. Viņš arī tika arestēts 39. gadā un nošauts 40. gadā, bet atkal viņa dzīves ceļš krustojas ar Taņānovu, netieša varbūt veida. Viņš bija arī pazīstams ar Maksimu Gorkiju un bija grupas Ļev, tad mākslu kreisā fronte, dalībnieks, kurā bija arī, ar kuru sadarbojas un kuru izdevumos piedalījies arī Jurijs Taņānovs. Un ir vēl viena saikne caur kinematogrāfu. Bābels arī rakstīja scenārijus un sadarbojas ar Sergeju Eizenšteinu. Un 26. gadā, 1. gadā ar Taņānova Gogoļa Šineļa versiju adaptēja ekranizāciju Šaloma Aleihima romānu Klaiņojošās zvaigznes. Un atgriežoties tātad pie Taņānova biogrāfijas, vēlreiz atcerēsimies, kā viņš ir dzimis 1894. gada, tātad Rēzekne, Ārstenas un Taņānova ģimene, un viņa māte Sorahasi Epšteina bija Miecietavas līdziepašniece. Un ģimenē bija vēl vecākais brālis Ļevs un jaunāka māsa Lidija. Krievu tradīcija viņa vārds vienmēr tiek rakstīts kā Jurij Nikolēvičs Taņānov, bet citi viņu varētu saukt arī par Urīben Nason. Ierakstot viņa dzimšanas gadu 19. gadsimta beigu ebreju izcelsmes dzejnieku un rakstnieku sarakstā, sanāk, ka viņš ir Izaka Bābela vienaudzis, 4 gadus jaunāks par Borisu Pasternaku, un 3 gadus jaunāks par Osipu Mandelštamu un Ilju Erenburgu. Jāpiemina arī, ka 1. gadā ar Taņānovu Ludzā vai Lucinā piedzima vēl viens dzejnieks ar traģisku likteni, Leonids Dabičins. 36. gadā pēc nežēlīgas kritikas un spiediena sakarā ar cīņu pret formālismu
tā saucamo cīņu pret formālismu, viņš gāja bojā Ļeņingradā, acīm redzot pašnāvībā. Un viņa ceļi tieši krustojās ar Jurija Taņānova dzīves gaitu 20. gados, kad viņi tikās kopējā tāda paziņu lokā ar Venjaminu Kaverinu, Čukovsku ģimeni un tātad domu biedriem. 4 gadus jaunāks par Taņānovu ir rīdzinieks, Rīgā dzīves Sergejs Eizenšteins, kam nebija lemts satikties ar Juriju Taņānovu, jo nāve izrādījās ātrāka par pastu. Ir zināma Eizenšteina nenosūtīta vēstule Taņānovam, tā bija publicēta vairāk kārt, kuru viņš patiešām uzrakstīja 43. gadā, bet nenosūtīja, uzzinot par Jurija Taņānova nāvi. Taču šajā vēstulē Eizenšteina visai detalizēti izklāsta savu ieceri uzņemt filmu par Puškinu, iedvesmojoties no Taņānova romāna Puškins žurnāla publikācijas versijas. Un balstoties arī teoretiskajā rakstā Puškina vārda nenosaukta mīla vai Zemjanная любовь Puškina, 39. gadā tika publicēts šis raksts. Eizenšteins meklē tēmu savai pirmajai filmetrāžas krāsu un skaņas filmai. Un viņš rakstīja, ka krāsa un skaņa šajā filmā nebūtu vien sižeta ilustratīvais pavadījums, bet iekšējais dramaturģijas elements, konstruktīvais elements, kas tieši 20. gadu posmā bija ļoti svarīgs akcents arī tādā estētikas teorijā. Puškina biogrāfija kā kinoscenārija materiāls ieinteresē Eizenšteinu iespējams pateicoties Esterei Šubai, Eizenšteina tuvai paziņai, kura jau 39. gadā plānoja uzņemt dokumentālo filmu par Puškinu, izmantojot Taņānova teoretisko rakstu par Puškina šo vārdā nenosaukto mīlu. Un viņa vairākas reizes ir tikusies ar Taņānovu un pat iesāka darbu pie scenārija, bet viņa Taņānova slimība progresēja, neļaujot turpināt šo sadarbību. Par bērnību ģimeni savām ebreju saknēm Taņānova publicētajos tekstos, tīpaši padomju laika publicētajos tekstos, var atrast visai pieticīgus mājienus. Viņš atcerās par to, ka 7 gadu vecumā viņa mācīja ivritu, autobiogrāfija raksta, kā Rēzekne, viņa bērnības Režicā, netālu no vecstudnieku draudzes Hasīdi strīdējas par to, vai drīkst sajaukt lina diegu ar vilnu, un sanāca, ka nedrīkst. Par akla vecā Hasīda Leibačkas dziedāšanu svētkos un mistēriem par Artaksersa nāvi. Bet savu pirmo prozas darbu stāstu Bruksa papagailis, papagaļa Bruksa, viņš publicēja 25. gadā ar pseidonimu Juzef Motl. Iespējams, atsaucoties uz Šaloma Leihema stāstu varoni Zēnu Motlu. Un tieši šajā stāstā atspoguļojas viņa bērnības iespaidi, novērojumi par Režicas nomaļu sadzīvi. Lejerkastnieki, izkārtnes, sifoni, bodītes, daži topogrāfiskie markeri, kuri tika pārcelti iedomātajā Čaricā, kurš notiek stāsta darbība, tātad Jasnapoļskajā ulica, Jabukmuižas iela, Amerika, Režicas pilsētas nomale, kuru viņš piemin vēlāk arī savā autobiogrāfijā 39. gadā. Rēzeknē Jurijs Taņānovs pavadīja bērnību, bet jau 9 gadu vecumā aizbrauca uz Pleskavu, lai mācītos ģimnāzijā, jo Rēzeknē tolaik ģimnāzijas nebija. 12. Tātad viņš mācījās no 4. līdz 12. gadam, un 12. gadā viņš absolvēja ģimnāzijā ar sudraba medaļu, kas, pateicoties kam viņš varēja iestāties Pēterburgas universitāte, neskatoties uz reliģisko piederību. Procentu norma, respektīvi ierobežojumi attiecību uz ebreju tiesībām iestāties ģimnāzijas un augstskolās, Krievijas impērija pastāvēja vēl līdz 17. gadam. Jurijs Taņānovs pabeidza studijas 19. gadā, kad augstskolas nosaukums bija jau Petrogradas universitāte. Viņam piedāvāja palikt Krievu filoloģijas katedrā, lai turpinātu zinātniski pētniecisku darbu, bet par docētāju vietu nevarēja būt runas. Venjaminska Vērins skaidro to ar akadēmiskās vides konservatīvismu un nevēlēšanos ielaist jaunus intelektuāļus. Iespējams, bija arī citi iemesli. Lai gan piezīme par konservatīvismu
konstruktīvismu nav nejauša, jo tieši 20. gadus varētu uzskatīt par to laika posmu, kad 20. gadsimta sākumā Krievu avangardistu idejas, vismaz to daļa, no eksperimentāliem mēģinājumiem un deklaratīviem manifestiem pāriet citā konceptuālajā līmenī. Šajā laika mākslinieku grupas vairs nebija tikai neformālas apvienības kopēju izstāžu rīkošanai vai žurnālu izdošanai. Daļa no tām pretendēja uz izglītojošo, formējošo funkciju valsts institūciju līmenī, uzskatot par mērķi jauno estētiku, konstruktīvisma estētiku, izmantot par instrumentu jaunās sociālās realitātes un galvenais jaunā cilvēka konstruēšanā. Ar plakātu, grafiku, apģērba, mēbeļu, trauku dizainu konstruējot jauno pasaulu uzskatu. Lai cik utopiski tas neskanētu, bet tieši 21. gadsimta mediju pasaulē līdzīgas ievirzes projekti ir ne tikai labi saprotami, bet daļai arī īstenojami. 20. Gados estētisko ideju un metodoloģisko pieeju konceptualizācija notika paralēli ar institucionalizācijas procesiem. Piemēram, atcerēsimies kaut vai UNOVIS grupu Maļeviča dibināto, Vitebskā Maļeviča dibināto UNOVIS grupu vai Petrogrādas GINHUK valsts mākslas vēstures institūtu, kas pastāvēja tikai 3 gadus, ja, bet tas bija valsts mākslas vēstures institūts, vai GII, ja, valsts mākslas vēstures Valsts mākslu vēstures institūts, kurā lasīja lekcijas Tiņānovs un Eihenbaums kā alternatīvām, konservatīvai Petrogradas universitātei. Arhitektūrā Krievu konstruktīvisma institucionālais noformējums OSA, moderno arhitektu apvienība, literatūra, tātad LEF, ja, mākslu kreisā fronte, kura bija nozīmīga arī formālistiem un kurā piedalījās ļoti aktīvi Teņānovs, Šklovskis un Eihenbaums. Un daļai arī literatūra zinātne un lingvistika, ne tikai Opojās, bet arī Maskavas lingvistiskais pulciņš un vēlāk Prāgas lingvistiskais pulciņš, kas veidojas ap Ramana Jakobsona figūru, teiksim tā. Un būtiski ir, ka šie procesi ietekmē arī jaunas mākslas veidus, piemēram, kinematogrāfu. Un šai ziņā 20. gadu sākumā padomju kinematogrāfs prasītu uzmanīgāko izpēti tieši saistībā ar avangarda eksperimentu konceptualizāciju. Tas izpaudās jaunās valodas konstruēšanā, veidošanā, ne tikai literatūrā, māksla, teātri, bet arī kino. Piemēram, grupā FEX, Fabrika ekscentričiskava aktiora vai ekscentriskā aktiera fabrika, teātrā vēlāk kinematogrāfiskā radoša darbnīca vai studija, kuru 22. gada Petrogrādā organizē aktieri un režisori Leonids Traubergs un Grigorijs Kozincevs. Atkal viņi abi ir celušies no ebreju ģimenēm. Ja? Viens no vairāk tādas ortodoksālas, otrs no sekulārās, bet tātad šī vide, atkal šajā vidē krustojas ceļi, arī biogrāfiskie ceļi. Un tātad Teņānovs bija diezgan cieši saistīts ar šo grupu. Viņš rakstīja vairākus scenārijus, lai gan neuzskatīja par vajadzīgu publicēt atsevišķi šos tekstus, bet viņam izdevās realizēt divus, kā mēs šodien teiktu, projektus, filmu Šinelis 26. gadā, kura tika uzņemta ļoti ātri, 6 nedēļu laikā uzņemta un samontēta. Ja, tad 1. maijā jau parādījās uz ekrāniem. Un tātad šī filma Šinelis pēc Gogoļa stāstu motīviem bija arī zināmā mērā tāds manifests, ja, jaunās kinovalodas manifests. Turklāt mēs varam arī šo filmu noskatīties arī šodien, ja tā filma ir saglabājusies, un mūsdienās, es domāju, ir tieši interesanti pievērst uzmanību
šai formālai pusei, šai estētiskai pusei, un pats Tiņānovs, viņš, piemēram, uzsvēra, ka šī nav Gogoļa stāsta ekranizācija. Tas ir kinostāsts Gogoļa manierē. Un tāpēc viņš arī izmantoja gan Gogoļa melnrakstus, gan arī citu stāstu Ņevas prospekts, un viņa varoņi, jā, tādā 20. gadu ekscentrisko vai ekspresīvās mākslas kontekstā un arī aktieru spēles kontekstā patiešām izskatās visai izteiksmīgi. Turklāt viņš lasīja lekcijas par Gogoļa daļradi, par Gogoļa šo stilu, specifisko, simboliski tēlaino, ironisko, arī ar parodijas elementiem pašiem aktieriem. Ja? Tā kā tas bija patiešām tāds radošais process, ļoti nozīmīgs gan viņam pašam, gan arī aktieriem. Un iespējams tas, ka viņš patiešām iegāja tik dziļi šajā procesā, deva viņam iespēju arī teoretiski rakstīt par kino, un šo rakstu sēriju viņš ir publicējis arī 20. gados, reizēm ar pseidonīmu Van Vezen. Viņš bieži salīdzināja teātra un kino kā mākslas veidu izteiksmes līdzekļus, uzsverot, ka kino ir abstraktā māksla. Tā viņš arī rakstīja, tas ir tāds citāts. Abstraktā māksla, jo tehniski kino ļauj nošķirt aktieru no viņa ķermeņa, fizisko telpu no telpas attēlā, ļauj uz ekrāna plaksnes konstruēt abstraktās kompozīcijas, kurās vārdi, ja, un te, protams, runa ir par mēmo kino, ir atdalīti no izrunas. Aktiera ķermeņa elementi var būt sadalīti un parādīti citā ritmā un citās dinamiskajās kustībās, nekā tas notiek uz skatuves. Turklāt filmā visa šī tēlainība ir pakārtota ritmam, ko uztur ne no ekrāna skanoša, pavadošā, tātad ārēja pavadošā mūzika, vēl viens konstrukcijas elements. Un tas rosina strādāt ar poetiku jaunā līmenī, uzsvarot nevis ilustratīvo atstāstījumu, bet poetisko izteiksmīgumu, veidot jaunu kinovalodu. Un tieši tas satuvina Taņānova kā scenārista darbu ar Sergeja Eizenšteina kā režisora meklējumiem. Ja mēs atcerēsimies viņa arī teoretiskos apcerējumus par montāžas principiem, ja, atrakciju montāžu un tā tālāk. Iespējams, ja viņu tikšanās notiktu, šai sadarbībai tomēr būtu vērtīgs mākslinieckais rezultāts. Ir jāsaka arī, ka daļēji šajos rakstos par kino Taņānovs piemin kopumā tādu vispārināto skatījumu, attieksmi pret ilustrāciju, pret vizualitāti, kā mēs šodien teiktu, un rakstot par šo vārda transponēšanu vizualitāte, viņš piemin, piemēram, ka vispār ilustrējušam attēlām vērtība ir tikai divos gadījumos, kā patstāvīgajam zīmējumam, kas veido teksta ietarpu, tātad konstruktīvajā nozīme, vai kā grafiskajiem elementiem verbālajā mākslā. Ja, piemēram, ja mēs runājam par grafiku kā vārda ekvivalentu. Ja mēs izmantojam vizualitāti, tad tai ir jābūt pakārtotai sižeta dinamikai. Un te atkal sekot viņa ļoti tuviem formālistiem, ir tas nošķirums fabula un sižets. Ja, sižets vienmēr attīstās dinamikā, fabula ir statika. Un šeit ir ļoti interesantas atbalstis ne tikai no Opoyāzija, tātad šīs grupas, teiksim, diskusijām, publikācijām, pieejas, bet arī no konstruktīvistu estētikas. Taņānova vārdi mēs dzīvojam darbību diferenciācijas laikmetā, sasaucās ne tikai ar formālistu mākslas specifikācijas meklējumiem, bet arī ar funkcionālu pieeju estētikai.
Tie, kuri pazina Taņanovu labi, bieži raksturo viņu kā cilvēku ar vērotē un domātē skatienu. Tas krievu citāts būtu «Человек с проницательным взглядом». Nevelti, ka Nevelti, kā vēl vienas nozīmīgas grāmatas par Juriju Taņanovu nosaukums ir Jaunā redze. Šie vārdi ir paša Taņanova vārdi, apzīmējums, kuru viņš izmantoja, lai raksturotu Veļimira Hļebņikova dzeju. Vērina atmiņās mēs šo citātu lasām šādā formulējumā, bet literatūras dzelmē ir nežēlīga cīņa par jauno redzi ar neauglīgām veiksmēm, ar vajadzīgām apzinātām kļūdām, ar drosmīgu sacelšanos, ar pārunām, kaujām, nāvēm. Un šīs nāves mēdz būt īstas, nevis metaforiskās cilvēku un paudžu nāves. Paldies!